Kompresijas izstrādājumi jāvelk no rīta, atrodoties guļus vai sēdus pozīcijā. Pirms uzvilkšanas jānovelk rotas, gredzenus, ķēdītes, pulksteņus, vai jāizmanto gumijas cimdi. Paņemiet zeķi tā, lai papēdis būtu vērsts prom no jums. Ievietojiet roku ar plaukstu uz augšu, līdz pirksti skar zeķes papēža daļu. Satveriet papēža daļu un izvērsiet zeķi ar iekšpusi uz āru līdz satvertajai papēža daļai. Saņemiet izvērsto zeķi tā, lai īkšķi būtu ievietoti iekšpusē. Uzvelciet zeķi uz pēdas līdz papēža daļai. Satveriet zeķes galu un pārvelciet to pāri potītes daļai. Sakārtojiet papēža daļu, lai neveidojas krokojums. Papēdis atrodas vietā un ir komfortabla sajūta. Ar lēnām stiepjošām kustībām, izmantojot pirkstu spilventiņus, uzvelciet zeķi līdz ceļgalam. Sakārtojiet pirkstu daļu, lai neveidojas krokojums un ir komfortabli. Ar vieglām kustībām izlīdziniet zeķi uz kājas. Ar lēnām stiepjošām kustībām, izmantojot pirkstu spilventiņus, uzvelciet zeķi līdz kājas augšdaļai. Zeķes augšējai malai ir jāatrodas apmēram 2 cm zem sēžas. Izlīdziniet silikona lentu, lai neveidojas krokojums. Ar vieglām kustībām izlīdziniet zeķi uz kājas. Nelietot smērvielas un eļļas silikona lentas apvidū. Nestiept zeķi ar spēku, bet uzvilkt. Nerautais silikona lentas. Jāņem vērā, ka liela apmatojuma gadījumā silikona lenta neturēsies. Tāpēc būs nepieciešams šo vietu noskūt vai izvēlēties monozeķi. Roku un kāju nagiem jābūt īsiem, lai pasargātu zeķi. Jāuzmanās, ja ir ienaģi vai raupja āda.